Pirmajā daļā mums ir iesildīšanās, teorija un daži labās prakses piemēri no ārvalstīm, konkrēti no Norvēģijas un no Londonas. Un tad mēs pāriesim pie interesantākās šīs dienas sadaļas, manuprāt. Tie ir īstu, reālu, dzīvu, veiksmīgu sociālo uzņēmēju stāsti par to, kā viņi ir sākuši savu biznesu un kā viņiem sokās savā sociālajā biznesā. Kā nākamo runātāju vēlos aicināt manu kolēģi Renātu Lupjānsku. Nedaudz tāds īsts informatīvs paziņojums par Renāti. Renāta ir tūlīt bez 5 minūtēm ekonomikas zinātņu doktore, un viņa raksta savu doktora darbu par inovācijām, par individu kapacitāti un inovācijām, kas saistīts tieši ar cilvēku pašu. Renāta pastāstīs šodien par sociālās uzņēmēja darbības būtību. Lūdzu, Renāta, vārds tev. Pirmkārt, protams, kad gribētu pakomentēt ekonomikas ministra uzrunu, pati to noskatījos pirmo reizi. Un man ir jāatzīst, ka mūsu ekonomikas ministrs ir pārsteidzoši kompetents sociālās inovācijas un uzņēmējdarbības jomā, kas noteikti mani ļoti iepriecina un ceru, ka šī pozitīvā emocija, ko jūs saņēmāt no viņa, kaut kādā veidā ietekmēs arī jūs. Un pats galvenais, ko es gribētu no viņa uzrunas varbūt uzsvērt, lai jūs paņemtu to sev, tas ir fakts, ka no tā, ko jūs darīsiet vai darat, no tā ir jāgūst gandarījums. Protams, ka jaunībā ļoti gribās sākumā pelnīt daudz naudas, bet ar laiku šīs vērtības varētu pamainīties, tāpēc ir vērts varbūt vēlreiz aizdomāties par viņa vārdiem. Mans uzdevums šodien likt jums domāt, analizēt un saprast to, kādas ir jūsu vērtības un vai tās ir vairāk vērstas uz biznesu, komerciālu biznesu, kas principā ir ļoti atbalstāmi un ļoti jauki, kā jau Ieva minēja, tad jauniešu uzņēmēju skaits Latvijā mums ir gaužām maz, tā kā jebkura uzņēmēja darbība, kuru jūs izvēlēsieties, vai tā būs 100% biznesa inovācija, vai tā būs sociālā uzņēmēja darbība, jebkurā gadījumā tā ir ļoti atbalstāma iniciatīva no jūsu puses. Ļoti interesants slaids, ko es atradu kādā citā prezentācijā, kad cilvēku skaits, iemigušo cilvēku skaits palielinās proporcionāli slaidu skaitam. Un es ļoti ceru, ka šis nebūs tas gadījums, ka jūs uz prezentācijas beigām jau būsiet galīgi aizmiguši. Nedaudz pastāstīšu par sevi, bet tā ļoti īsumā, jo Iveta jau teica par manu izglītību. Tātad tiešām ļoti interesējos par inovāciju, vairāk gan biznesa inovāciju, bet arī sociālo inovāciju, un mana praktiskā pieredze ir saistīta ar starptautiskajiem uzņēmumiem, privāto sektoru un pēdējā laikā arī darbojos NVO sektorā. Apskatot jūsu anketas, es biju ļoti pārsteigta par to, cik interesantas ir jūsu vēlmes, ko jūs sagaidat no šī semināra. Un visvairāk es gribētu atzīmēt tieši divas. Pirmām kārtām tā ir sarkanais punktiņš nestrādā, izrādās uz šī ekrana. Viņš strādā tikai augšā. Jebkurā gadījumā tad pirmais būtu būt starp līdzīgi domājošiem, jo šī grupa cilvēku, kas ir pieteikusies šeit, es ļoti ceru, ka tiešām ir līdzīgi domājoša, un kafijas pauzēs jūs varēsiet atrast arī kādus cilvēkus, ar ko varbūt tālāk savas idejas attīstīt. Un otrām kārtām gūt iedvesmu, jo man šķiet, ka ļoti svarīgi, lai jaunieši arī uzsvarot, teiksim, ekonomikas ministra runu, saprastu, ka sociālā uzņēmēja darbība un uzņēmēja darbība kā tāda, tas ir iemesls, lai saņemties un gūtu šo motivāciju. Kā jūs domājat, vai sociālo uzņēmēja darbību var nodefinēt? Kāds varbūt zina jau definīcijas? Neviens? Vai mēs kautrējamies? Labi, pirmā prezentācija visi pieļausim, ka visi zina, bet nedaudz tā kā kautrējas. Pētot šo jautājumu, bija ļoti interesanti tas, ka Eiropā un ASV definē ļoti dažādi šo sociālo uzņēmēju darbību, iejaucot tajā gan NVO sektoru, gan sociālo inovāciju, bet tāda ļoti klasiska definīcija, to jau pateica arī ekonomikas ministrs, tātad tā ir sociālās problēmas risināšana ar biznesa paņēmieniem. Ja, tā kā primārā noteikti, ka nebūs peļņa, bet tas būs sociālais uzņēmums,
kas gūs noteiktus ienākumus, bet galvenā misija tātad atrisināt šo sociālo noteiktu problēmu. Nu jā, un, protams, tad, kad jūs lasīsiet noteikti vairāk literatūras, tad jūs atgriezīsieties pie tā, ka tas var būt arī kaut kāds cits definējums, bet šeit runājot arī par tām uzņēmējdarbības formām, tātad tas var būt SIA, tas var būt individuālais komersants, akciju sabiedrība, maz ticams, tāpēc, ka tas jau tāds liela profila biznesa, bet tas var būt arī NVO, jo NVO darbība pēc likumdošanas atļauj arī saimniecisko darbību, ja tā nav pamatnodarbe, jo nevalstiskās organizācijas galvenā tā kā misija ir risināt kaut ko, un tikai paralēli tam var arī nodarboties ar noteiktu saimniecisko darbību. Tas, lai jūs zinātu, kādas var būt tās formas. Un turpinot ar definīciju, tātad sociālais uzņēmējs, tātad tas būs konkrētais cilvēks. Sociālais uzņēmums tā būs saimnieciskā vienība. Tas, tā kā es minēju, tas var būt NVO, individuālais komersants un tam līdzīgas formas, bet noteikti, ka ir daudz plašāks spektrs. Vienkārši Latvijā praktiski 90% tie ir SIA, ja, un pie tam tie ir mikro uzņēmumi lielākoties, mikro un mazie. Un sociālā uzņēmējdarbība tas būs process, kura laikā tātad jūs kaut ko veicat. Šis ekonomiski sociālais process. Kur rodas sociālā uzņēmējdarbība? Lielākoties tas ir vairāku tādu lielu faktoru apkopojums. Tas būs biznes, kur jūs ieraugat noteiktu iespēju. Tā būs šī sociālā problēma, vienalga kāda tā būtu. Un noteikti tas būs kaut kāds jauninājums. Jo, ja tas nav jauninājums, tad visticamāk, ka tas jau pastāv. Attiecīgi, no kāda no šiem elementiem varbūt būs vairāk, no kāda mazāk, bet jebkurā gadījumā šo 3 elementu apkopojums būs tas, kas virzīs sociālo uzņēmējdarbību. Šim slaidam es gribētu, lai jūs pievēršat varbūt nedaudz vairāk uzmanības un padomājiet par to, kas jūs varētu būt. Šis ir pētījums, kas ir veikts Lielbritānijā, un pats interesantākais ir tas, ka šeit noteikta motivācija pētīt ar sociālajiem uzņēmējiem un parastajiem komerc uzņēmējiem. Un šeit mēs varam redzēt, ka sociālajiem uzņēmējiem pirmajā vietā ir darba jēga. Palīdzēšana citiem, universālās vērtības. Par universālām vērtībām es domāju, tas ir varbūt ģimene, mīlestība un tam līdzīgi tādi plaši jēdzieni. Un savukārt ienākumi ir diezgan tālu, kā jūs redzat. Savukārt, ja mēs paskatāmies komerciālā uzņēmēja profilu, tur viss ir pilnīgi savādāk. Tur atkal ir tā, ka ienākumi un peļņa ir diezgan augsta un darba jēga principā ir diezgan zema. Es varētu šim slaidam piekrist tikai daļai, tas ir konkrētu pētnieku pētījums, jo man, piemēram, pirmajā vietā ir gan darba jēga, gan neatkarība. Tad tas tāds, kā saka, esi kaut kur pa vidu starp vienu varbūt un otru no šīm tādām vērtībām. Bet jebkurā gadījumā jums ir jāatcerās, ka tad, kad jūs izvērtējāt sevi, tad jums ir jāpasaka, kādas ir konkrēti jūsu vērtības. Šī prezentācija būs noteikti mūsu mājaslapā, tā kā varēsiet pie viņas atgriezties. Un tas, par ko es gribētu, lai jūs padomājat, ir konkrēti, kas motivē jūs. Tiem, kam ir rakstām, ja tie noteikti var arī pierakstīt sev šo jautājumu un neatbildēt tagad, atbildēt šodien, rīt, pēc gada, pēc 5, pēc 10, un jūs principā varat uztaisīt ļoti interesantu eksperimentu, ja jūs sāksiet rakstīt ar šodien dienu, kas motivē mani, un pēc tam, piemēram, pēc gada, pēc 2, pēc 5, pēc 10, jums būs ļoti interesanta saikne. Jūs redzēsiet, ka jūsu vērtības un motivācija varētu būt pilnīgi pretēji pēc 10 gadiem. Ja šodien mani motivē nauda, tad rīt mani motivēs, tur var būt karjera, parīt ģimene, aizparīt brīvais laiks, un tā jūs virzīsieties 10 gadu gājumā. Es to saku no praktiskās pieredzes, jo 22 gados man noteikti pirmajā vietā bija nauda, nevis palīdzēšana citiem. Vienkārši ir jābūt par tiem, kas jūs esat. Ja jūs, piemēram, izjūtat, ka konkrētajā mirklī jūs gribat vairāk tomēr pelnīt naudu, un tas ir pilnīgi normāli, tad nevajag censties sevi pārveidot par kaut kādiem sociālajiem uzņēmējiem. Jums konkrētajā mirklī ir jābūt par tiem, kas jūs gribat būt. Nu jā, un otrs, ja jūs tomēr gribat būt tie sociālajie uzņēmēji, tad ir jāskatās, kādas pārmaiņas jūs varētu veikt sabiedrībā.
Sociālā uzņēmējdarbība pārsvarā koncentrējas uz 3 jomām. Tie ir cilvēki, planēta un peļņa. Peļņu varbūt drīzāk sauktu par ienākumiem, nevis peļņa. Jā, tā kā, šī ir tā lielākā atšķirība. Ieliku dažus no klasiskajiem sociālās uzņēmējdarbības piemēriem, varbūt kādu no tiem jūs jau esat iepazinuši. Muhameds Junus ir tā saucamais sociālās uzņēmējdarbības, varētu teikt, tā kā krustēvs vai pirmlicējs. Un viņš nodibināja grāmatu banku, kuras galvenais mērķis bija dot nelielus mikrokredītus tieši personām ar ļoti zemiem ienākumiem, tādiem, kas principā varbūt arī to nevarētu atdot, bet kuri gribēja kaut kādā veidā sevi nodrošināt. Un pats interesantākais visā šajā stāstā, kā jūs domājat, kāds ir procentuālais kredītu atdošanas tas procents? 97, man šķiet, ja es nemaldos. Ja, tā kā mums te nav vairāk Swedbank laikam pārstāvis, bet mēs varētu uzdot viņiem šo pašu jautājumu, kāda būtu klasiskā, teiksim, Komercbankas atdošanas likme, ja, cik daudzi cilvēki atdot. Es pieļauju domu, ka arī ļoti augsta, bet man šķiet, ka konkrēti šajā bankā, tā ir viena no augstākajiem, un tas ir saistīts ar to, ka cilvēki ir pateicīgi par to, ka viņiem ir devuši šo iespēju kaut minimāli uzlabot dzīvi un noticējuši tam, ka viņi var uzlabot šo savu dzīvi. Tad sociālās uzņēmējdarbības piemēri varētu būt saistīti arī ar tādām ļoti sadzīviskām lietām, piemēram, kā Āfrikā ir ļoti lielas problēmas ar dzeramā ūdens kvalitāti un dzeramo ūdeni kā tādu. Tad jebkuri risinājumi, kas to veicinās, noteikti, ka būs arī sociālās uzņēmējdarbības piemēri. Bet, lai jūs neuzskatītu, ka sociālā uzņēmējdarbība tas ir tikai kaut kas, kas notiek Āfrikā, Āzijā un tādās valstīs, es ieliku 2 piemērus arī no ASV, kuri koncentrējas konkrēti uz 2 mērķu grupām. Tās ir sievietes un tie ir jaunieši. Un tie ir jaunieši, kuriem arī ir noteiktas, piemēram, bezdarba problēmas vai ilgstošā bezdarba problēmas vai kaut kādā savādākā veidā apgrūtinoši sociālai apstākļi. Un tad šiem jauniešiem tiek nodrošināta darba vieta. Ja, tā kā runājot par sociālo uzņēmējdarbību, tas nav kaut kas, kas tikai notiek Indijā, Āfrikā, Ķīnā varbūt un tādās valstīs. Tas noteikti var notikt jebkurā attīstītā valstī, un tam ir, piemēram, Skandināvijā, tam ir ļoti plašs piemērs. Man šķiet, ja es nemaldos, aptuveni 10% no uzņēmējdarbības Skandināvijā ir sociālā uzņēmējdarbība, un tas ir ļoti augsts procents. Tātad vēlreiz atkārtošos par sociālās uzņēmējdarbības jomām. Tā ir vide, izglītība, veselība, nodarbinātība, bet principā jebkas, un praktiskos piemērus no Latvijas jūs noteikti dzirdēsiet šodien. Un tad, kad jūs analizēsiet sevi, tad tas process parasti ir tāds, ka jums ir jāskatās uz tām savām vērtībām. Ja? Tas ir tas pats jautājums par to motivāciju. Kas ir jūsu vērtības? Ja? Jūs viņas tā kārtīgi sarakstiņā skaisti salieciet, pasēdiet, padomājiet. Tas nav vienas dienas risinājums. Izejot no tā, jūs izvirzīsiet savu mērķi, kas ir nākamais loģiskais solis. Pēc tam būs noteikta analīze, plānošana, vēl kaut kāda veida darbības, kā jūs to visu saliekat vienā tādā skaistā paķetē. Un pēc tam, nemazāk svarīgi, tā būs jūsu komanda. Faktiski komandu es pat teiktu tā, ka tad, kad jūs zinat savas vēlmes un esat nosprauduši mērķi, tad jums ir jāmeklē līdzīgi domājošie. Jo bez šīs komandas, no manas praktiskās pieredzes arī, strādāt ir ļoti grūti. Lai cik cēlas būtu jūsu idejas, jums tomēr ir jāmeklē komanda. Tie cilvēki var būt no dažādām jomām. Mūsu piemērs ar Ivetu, es strādāju pirms tam biznesā, viņa vairāk valsts pārvaldē, radošajās industrijās, un tad mums vēl ir cilvēks no IT jomas, tā kā komanda var būt ļoti dažāda. Galvenais, lai tās vērtības un mērķi jums būtu līdzīgi. Un tad, kad jūs skatāties sociālā uzņēmēja raksturojumu, tas parasti ir cilvēks, kas ir
nezinu, kā pareizi latviski autos boks iztulkot, es tā arī iztulkoju ārpus savas kastes, jā, tas, ka jūs neesat tādi, ka jūs gribat, nu, tā kā vairāk varbūt domāt un saprast. Tas ir cilvēks, kas meklēs ilglaicīgu sistemātisku risinājumu, nevis tāds, kas paķēru, nopelnīju, aizgāju. Ja? Tas ir cilvēks, kas iet un mērķtiecīgi kaut ko dara. Un viņam galvenais ir realizēt aktivitātes, vai tā būs bezpeļņas, vai peļņas, vai kaut kāds hibrīda modelis. Viņam ir vienalga. Viņam galvenais, lai tas notiktu, jo viņa uztverē galvenais ir šī pozitīvā ietekme uz sabiedrību. Un tad, nu, nopelnīju, protams, arī baigi forši. Nu jā, un tad tas cilvēks, kas ir pirmlicējis sociālajai uzņēmē darbībai, viņš ir teicis, ka ir šīs divas pasaules, labdarība un uzņēmē darbība. Kāpēc gan, lai viņas neapvienot vienotā kopīgā projektā? Ja? Un es uzskatu, ka viņam tas ir ļoti, ļoti veiksmīgi izdevies. Un tādi cilvēki kā viņš var būt par mūsu, nu, tādiem iedvesmas piemēriem. Nu jā, un daži tādi praktiskie piemēri jūs varat norakstīt vai arī pēc tam paši paskatīties. Tā ir mājaslapa, kurā var pavelti ielādēt iekšā guidelines padlīnijas tam, kā vispār realizē veiksmīgi sociālos projektus. Ja? Un, principā, sociālais biznes, tas arī nu, sākuma stadijās, tas ir sociālais projekts. Ja? Tā kā, tas ir no tādiem praktiskajiem aspektiem, ko jūs varētu darīt. Īsa mājaslapas adrese, bet vēlāk arī nopublicēsim. Un dažas panākuma atslēgas. Dariet to citādāk nekā citi, neatkarīgi, vai tas ir sociālais biznes, vai tas būs klasiskais biznes. Esiet neatlaidīgs, jo ASV pastāv tāds teiciens, ka kamēr tu 4 reizes neesi bankrotējis, tu vispār neesi uzņēmējs. Latvijā ir bišķiņ savādāk, ja tu vienu reizi tev kas ir neizdevies, visi jau uz tevi skatās tā, nu šim cilvēkam jau ar pirmo piegājumu neizdevās. Droši vien daudzi zina, ka Stendera ziepju fabrikai tā bija 5. ideja. Un viņa teica tā, ja ar šo piegājienu neizdosies, tad vairāk nemēģināsim. Ja, tā kā arī ļoti veiksmīgie biznesi pirms tam ir izgājuši savu neveiksmes ciklu, es tā teiktu. Esiet aizrautīgs. Ja? Tas ir tas, ka jums ir jātic. Gribat pelnīt daudz naudas? Labi, atrodiet savu komandu, ar kuru gribat pelnīt daudz naudas, lai nav tā kā viens grib palīdzēt cilvēkiem, otrs grib pelnīt daudz naudas. Nu, tur dotajā momentā būs ļoti grūti komunicēt. Izveidojiet komandu. Uzņēmējdarbība ir kā amerikāņu kalniņi. Cik daudz ir braukuši ar lieliem amerikāņu kalniņiem? Nu, tad iesaku izmēģināt. Tie, kas vēl to nav izdarījuši, jo uzņēmējdarbība patiešām, vienalga vai klasiskā vai sociālā, tas tiešām ir brauciens ar amerikāņu kalniņiem. Un pirms nobeigumā mēs meklējam sev brīvprātīgos ar jebkādām jūsu idejām, bet it sevišķi, ka mums ir vajadzīgs laikam cilvēks uz IT. Skatieties par mums Twitterī un sekojiet mājaslapai. 4. oktobrī mums ir pasākums, kas ir 2 dienu. Un faktiski ir tā, ka 4. oktobris ir tā diena, kad mēs gribam strādāt kopā ar jauniešiem. Tur būs labklājības ministrijas pārstāvji, pašvaldība, NVO. Un, ja jums ir vēlme ierasties, tad vienkārši piesakaties pie manis vai pie Ivetas. Ivetu visi atpazīst jau, jā? Tā ir mana kolēģe. Nu, tad attiecīgi gaidām, ja kādas jūsu idejas, ja jūs vēlaties nokonsultēties, mēs centīsimies palīdzēt jums. Tā kā paldies jums par uzmanību un pats pēdējais slēdz.